Tad apakšējā kāju varam pacelt. Jūs varat roku likt šādi, varat uz spilventiņu mēģināt apakšējā kāju pacelējumus izākt. Divas reizītes un pēdējo reizīti. Tad varam kāju uz priekšu un atpakaļ uzkustināt uz priekšu un uzsākt. Cik vien tālu varam uz priekšu un uzsākt. Apakaļ tā augšējā kāja saliek priekšā. Tad daram mierīgi tādā tempā, kā gribās. Varam ātrāk, varam lēnāk. Vēl divas reizītes un pēdējo reizi. Varam saliekt kājas saliekas kopā un augšējā kāja braukt rītīgi. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Un tāpat tās ir uz otru pusīti apjām. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Tad izķert abas kājas un augšējā kāju lēnāk paceļam un nolaišam. Paceļam un nolaišam. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Un varam abas kājas drusku pacelt no zemes. Ne ļoti daudz, tikai tik, cik varam mēs mazliet drusku. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Varam pacelt augšējā kāju uz augšu un drusku pieturēt, pakustināt, lai visas liekās asentiņas atver. Pieturam vienkārši un drusku pakustināt pēdiņu. Jo, jūs zināt, vaina vārstalīši arī vaļīgā grūtniecības laikā un tā kājas, kur tad satek asins, protams, ka uz leju kājiņās. Tā no kā nolaikt lejā un izkustināt celīt uz priekšu un uz atpakaļ. Uz priekšu un uz atpakaļ. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Ja cilvēkam tā varam drusciņu galviņu atcelt, atspiežoties rociņu, drusku, visam nedaudz. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Tā apsēžamies ērti tāsta. Lodziņu neprasāsaistāsiet, ne?
Šalti drusku pašūpēt. Šādi jūs droši vien zināt, ar ieguni ieeja ļoti plata un bebīts var smuki iekārtoties ieguni. Tad mēs varam apsēsties ērti un krūši mūsu kods padarbināts. Te ir saspiest rotums un atlaist. Labi, varam kā aizāķēt rociņus uz vienu pusī un uz otru pusī. Vēlreiz uz vienu būtu. Te labi, ka mēs varam arī pie kājas, pie vienas kājas drusku pastiepties. Un pēc tam pie otras. Un tad mēs varam vienkārši drusciņi vēl pastiepties šādi uz priekšu. Skaidrs. Un tad iekārtojamies uz otru sāniņu. Atceraties, uz kur jūs bijāt? Iekārtēties. Uz tā bija iekārtēties uz otru sāniņu. Un tad tāpat tās varam kāju augšējā kāju pāri un apakšējā kājas izaugt paturēt. Vēl divas reizītes un pēdējo reizīti. Te labi, tad varam kāju uz priekšu un atpakaļ, kā izkustināt. Divas reizītes, pēdējo reizītes. Varam teikt kājas kopā un augšējā kājas kā braucam visu.
Vēl divas reizes. Un pēdējo reizi. Un tāpat tās uz otru pusi. Vēl divas reizes. Un pēdējo reizi. Jo tad varam iztiekt tādas kājas, un kā lēnām augšā kāju paceļam un nolaižam. Paceļam un nolaižam. Vēl divas reizes. Un pēdējo reizi. Un tagad mēģinām abas kājas vēlreiz tāpēc. Divas reizes. Un pēdējo reizi. Bet labi, varam pastāt apšā kāju uz augšu. Un pēc šeit turēt pakustināt. Jo, te labi, un te varam atkal celīs uz priekšanai, atpakaļ uz priekšu, un uz priekšu, un uz. Vēl divas reizes. Un pēdējo reizi. Kā mērīgi saliekam kājas kopā un mēģinām galvīgi pacelt drusku. Nav tur pusmetru, bet dažas centimetru. Jau divas reizes. Un pēdējo reizi. Super. Ja kā tad ir 4 pozās. Kājas rokas plaktumā, kā pašūkot ilgu un sajust, kā bebītes iekārtot vislabākā veidā. Un varam uzvest kulkumu apaļ mugurīgi un atpakaļ taisi. Apaļ mugurīgi sajūtam, ka askals padodās uz priekšu. Un atpakaļ taisi. Neizkārtam galīgi uz otru pusi, jo tad atkal ļoti liela mugurkaulā slodze. Sevišķi, ka puņķiks kļūst ar vien smagāks. Vēl divas reizes. Un pēdējo reizi. Varam saliekt kāju, pacelt uz vienu pusi un galvas pa pašu pusi un atpakaļ. Un uz otru pusi. Sliek.
Vēl 2 reizes uz katru pusi. Un pēdējā reizē. Ļoti labi, tu vari pretējo roku. Katru pacēt un ļoti pakustināt. Un tad otru. Ļoti labi. Un tad varam puncīt starp celīšanu un drusci un pastiepties uz priekšu. Ļoti labi. Tagad varam iekārtoties visērtākajā veidā, paņemt spilventiņas, palikt zem galviņas, noteikti celīšiem, varbūt zem puncīšu. Un tas ir vēl viens, ko mēs vingrinamies priekšdzemdībā. Viens ir pārelpot kontrakcijas, otrs ir pilnībā atslābināties starp kontrakcijām. Tā kā mēģinām ērti iekārtoties, varbūt jāpildu lodiņš, ka nepaliek vēsi. Un iekārtoties pavisam ērti. Fona krūkšņi, bet dienas mums netraucē. Mēs mēģinām ieelpot un izelpot. Ieelpot un izelpot. Un sajust, kā viss mūsu ķermenis ir pilnīgi brīvs. Mēs atbrīvojam pēdas muskuļus un sajūtam, kā mūsu pēdiņas kļūst pavisam brīvas. Mēs atbrīvojam apakštilpu muskuļus un augštilpu muskuļus. Un sajūtam, kā mūsu kājiņas kļūst pavisam brīvas. Un it kā pievelkās zemē. Mēs atbrīvojam dubšu muskuļus. Mēs atbrīvojam muguras muskuļus. Mēs atbrīvojam plecus un tie kļūst pavisam brīvi un nesaspringti. Mēs atbrīvojam vēdera muskuļus. Sajūtam, kā mūsu puncītes kļūst pavisam brīvas. Mēs atbrīvojam krūšu muskuļus. Mēs atbrīvojam plaukstas, atbrīvojam apakštām un augštām muskuļus. Un sajūtam, kā rociņas kļūst pavisam brīvas. Mēs atbrīvojam kakla muskuļus. Mēs atbrīvojam visus sejas, mīmikas muskuļus. Mēs atbrīvojam mutes un arī starpenes muskuļus, jo te ir saistīti, mēs atslāpinām vienu, tad atslāpst arī otru. Un sajūtam, kā viss mūsu ķermenis ir pilnīgi brīvs un nesaspringts.
Mēs pateicamies par mūsu ķermeni, kas tik brīnišķīgi radīts. Kas radīts, lai mēs spētu ieņemt mazo. Kas radīts, lai mēs spētu viņu iznēsāt. Kas radīts, lai mēs spētu viņu mierīgi un dabiski laist pasaulē. Mēs pateicamies par mūsu dzemdi, kas ir pirmās mājas mazulītim. Par dzemdi, kas arī padodās lielāk, ļaujot mazulītim augt. Par dzemdi, kas viņam arī piegādā visas vajadzīgās barības vielas. Par dzemdi, kas arī dzemdībā zinās, kas viņai jādara. Vispirms ritmiski savākoties vairs vaļā dzemdes kakliņu. Pēc tam arī laidīs mūsu mazulīti pasaulē. Par dzemdi, kas mācēs arī piedzemdēt placentu un savilkties atpakaļ. Mēs pateicamies par katru mūsu ķermeņa šūnu, kas tagad strādā lielu slodzi, kādāt ne tikai par mums, bet arī par mūsu mazo. Mēs pateicamies arī par mūsu mazulīti, kas mums ir dāvāts. Šo mazo brīnumu, kas aug, attīstās un kļūst lielāks ikdienas. Kas sadzird mūsu sirdspokstus, kas sajūt mūsu emocijas, bet pāri visam mūsu beznosacījumu mīlestību. Mēs lūdzam, lai viņš vai viņa aug vesels un stiprs, un mēs spētu viņam dāvāt visu, kas ir nepieciešams. Lūdzam ar par mums pašām, par pilnīgu mieru un paļāvību mūsu sirdī. Lai mēs spētu arī ieklausīties un sajust savu ķermeni, lai mēs spētu ieklausīties un sajust savu mazulīti, gan tagad gaidību laikā, gan vēl vairāk dzemdībās. Lai abi kopā mēs piedzīvotu dzemdības kā tādu brīnumskaistu notikumu, ko atcerēties atkal un atkal. Mēs pateicamies arī par mūsu elpu, par elpu, kas ļauj mums tagad nomierināties un atslābināties, par elpu, kas mums vēl vairāk palīdzēs dzemdībās, ļaujot pārāpot kontrakcijas, ļaujot ar elpu virzīties mazulītiem uz priekšu un piegādājot skābeklīti arī katrai mūsu un viņa šūnai. Mēs varam iedomāties, kā skābeklītes iet caur mūsu degunu un augceļiem un tālāk nonāk plaušās. No plaušām tiek nodots asinsritē. Asinsritēs ir tālāk līdz pat dzemdei. No dzemdes tiek nodots placentei. No placentas nabassaitei. Par nabassaitēs ir tālāk līdz pat mūsu mazulīti. Un katru reizi, kad mēs ieelpojam, mazais saņem daudz skābeklīti. Domās mēs varam sūtīt arī sveicienu savu mazulītim. Mēs varam viņu samīļot un paklaudīt un pateikt, cik ļoti mēs viņu mīlam un gaidam. Un tad arī lēnām mosties un celties. Dzemdībās sagaidīt nākamo kontrakciju, bet tagad šeit vienkārši atgriezties šeit un tagad. Un tik ilgi, cik mēs te atslāpinājas, tik ilgi apmēram ir arī tā kontrakcija starplaiks, un pa kura brīdī mums ļoti vajadzētu